Pilnīgi droši var teikt, ka nevalstisko organizāciju sektors Riebiņu novadā ir dzīves un ļoti rosīgs. Praktiski nav nevienas domas sēdes vai ārkārtas domas sēdes, kurās netiktu skatīts jautājums par pašvaldības līdzekļu piešķiršanu Riebiņu novada dažādu biedrību projektu līdzfinansēšanai. Un tas nav nekas neparasts, jo novadā darbojas tuvu 210 biedrību, bet par aptuveni pusi var sacīt, ka tās ir ļoti aktīvas biedrības, kas regulāri raksta un iesniedz projektus, kas vērsti uz novada un tā iedzīvotāju labklājības un attīstības veicināšanu. Riebiņu novadā ir realizētas daudz un dažādas biedrību idejas. Pašvaldības pārstāvji ir pārliecināti, ka tieši šis sabiedrības un pašvaldības sadarbības modelis ir visproduktīvākais, kas vērsts uz nākotnes attīstību arī Latvijas lauku reģionos. Pirms mēs nosaucam gada brīvprātīgo darbinieku Riebiņu novadā, šīs 4 dāmas ir pelnījušas grandios aplausus, vai ne? Tas brīdis ir klāt. Gada brīvprātīgais darbinieks Riebiņu novadā 2014 ir Inese Kunakova. Sveicam! Vārds Riebiņu novada domas priekšsēdētājam Pēterim Ružinskim. Lūdzu. Savādi, kad atkal gads gatavojās izskaņai un adventes priekšvakarā mēs šeit esam pulcējušies, lai svinētu, sveiktu mūsu dedzīgākos, savas puses iedzīvotājus, talantīgākos, idejām bagātākos. Un laikam ir tāds teiciens, ka vērtība ir tam cilvēkam, kas iestājas par kaut ko, nevis ir pret kaut ko. Un šobrīd man ir liels prieks, kad jau pieminējam Riebiņu novada nevalstisko organizāciju biedrību raksturojumā, ka domai nākas izskatīt katru sēdi kādu jautājumu, kas saistās tieši ar finansējumu piešķiršanu biedrībām. Un tas tiešām ir tā. Šodien es saku vēlreiz lielu paldies rībiniešiem un visiem novadiem. Paldies! Vārds Riebiņu novada brīvprātīgo apsveicējiem. Lūdzu. Sveikt ar priekšesamu, mums priecēs Ieva. Lūdzu.